Labvakar, mīļie vecāki, ciemiņi, draugi, kolēģi. Otrā klase šodien ir gatava jums visiem kaut ko jauku parādīt. Neesiet lūdzu darbi kritiķi. Mēs pirmo reizi tādu lielu darbu esam sagatavojuši. Mēs centīsimies runāt tā skaļi, lai visi dzird. Bet ja nu kādreiz jūs kādu mazu vārdiņu nedzirdat, tad neņemiet ļaunā. Mēs esam mazliet uztraukušies. Mums ir bijusi gārā un karsta diena, un mēs visi esam nosvīduši un piekusuši. Bet izskatās, ka tas maidīgi tātad ir visi. Tā kā otrā klasē tāda svarīga lieta ir fabulas, kur varam iepazīt dažādus dzīvniekus, bet patiesībā jau mēs tur iepazīstam cilvēkus un viņu rakstus. Tad arī tas, ko mēs šodien rādīsim, ar to būs saistīts. Kaķu nams. Pirms dams, stilīgrams, mūsu sētā dižams nams, slēdi aplam līti, loki izrasīti, bet uz kāpne tepiķis, mirko zelta rakstos viss, un pat tepiķi, lai trīc, nokā kaķa tikko rīc. Lepni viņi, kājās sāpaciņi, ausīs auskariņi, jauna kleita mugurā, maksā 1000 rubļu dāvā. Iziet kaķi pastaigāties, lepni ielās pamīņāties, nejaus rīta kleita vien, arī nasai prātus sien. Tādēļ kaķu nams lai mums pasakai ir iesākums. Sēdi vieni un pacieties, pasaka te darāmies. Klausieties, bērni, redz dzīvoja pasaulē kaķe. Kaķei bija dižans nams, slēgi aplam glīti, logi izrakstīti, bet visapkārt plaša sēta, 4 žogos iespīlēta. Pie vārdiem būdu redz, mitu sēdnieks, runcis svēts. Te pie tantes ielai pāri, atnāk radinieki pāri. Pieklauvē pie loga tie, lūdzu mājā ievari tie. Tante kaķe lūdzam, tev mēs bēdas sūdzam, katēni grib maizi, nams tavs nezir raizi, bāru dzīvi zini, mazliet paēdini. Kas tur ievārtiem atmakaties, ir šaitas sēdnīgs vasaras. Mēs esam kaķei padēvi. Prom, es visiem pabēdu, lai visus radus saskaidīt, un visi grib tik dzert un rīt. Lai dusmas iet tev pāri, mēs tiešām esam bāri, uz gāžas kopā māja, iet grīdai cauri kāja, tev kapatina nesilta, un maisā rauna nilta, to nama mātei saki, vai tiešām esi saki? Ar ko tu tur vecais spriedelē to vasaru man sēdnieku? Kaķēm sev diegalē, lai viņiem drusku ēstie. Ak, negods, kas jāredz, un es arī kaķēm. Vai ubagoju sapratu, vai svešu maizelīti, ja tādēļ kaķiem gribas ēst, tiem nevajag mājā vieta. Ak, mīļie draugi, lūdzu, jūs atļaujiet apsveicināties. Nu, pilns ar viesiem kaķu nams. Tur āzis visai pazīstams, ar sievu sirmu mazu, ar garagainu kāzu. Tur gailis visai kareivīgs, aiz viņa vistāļieta, ar katlu apmests lakacnīgs, nāk cūka kaimiņiete. Ak, āzi, ažadās kājiet, senāks lūdzu atnāciet.
lasis uz to dārzu sūtēs. Mans vīrs pa māju darās, es staigā ciemos varu. Nu visas vietas atnācām, lai mūsu māju apskanām, par ko jau ļaudīs runās. Jums manas durvis nebūs ciet. Te istaba, kur ēdamies, daudz naudas izdots mēdelēs. Tas krēsls ir, uz kura sēd, tas galds mums ir pie kura ēd. Tas galds te ir, uz kura sēd. Tas krēsls ir un to te ēd. Nē, mīļie draudzes, tā lūdzu nesacīties, kāpēc jūs mūsu krēslus ēst, uz tiem jūs varat ērti sēst. Pie galda es nav paradums, nav paradums. Mēs ganāmies pa pļāvu. Ja nāktos man pie galda, es teiktos kājas virsū. Tāpēc, kad jūs visu liek pa visām dīta slava. Bet pārspēlam, kā man šķiet, vai zāles durvis nav. Labi, kas ir skapjums, draudz, kur savas kleitas skar. Pagareisi, gulta dīvāns jau skurgā naktīs gulēt varu. Nu skaties, spēles durvis vien, tā laikam zāļas dakņus vien. Bet tev zāles gravīras, te spoguļos ir viss. Par spoguļiem es esmu, jo katrā āze redzēt var. Tādu nešķiet, spoguli jau kazarīja. Jums draugi mīlo acīs sevi spogulīgi cūka vieni. Ko jūs man stāstāt, draudzene? Es tikai gāju, es mācu nes. Vai tev prāts jau lokā krīt, pēc tā kāds mūšas krīt? Ko tu redz? Vēl labāk? Gāšais, tīrā kalpos labā. Ja nu reiz mums ir kāds koks, lūk, vēl viens koks. Tante, kā te lūdzam, tev mēs vēdus sūdzam, kā ielaid akti pārulēt, pretīm lāzas rokas plēt, ja tev gultas navas sildīs sarta tava, vari mūsu soli, varam pat uz brīdas mit. Tante, kā te lūdzam, tev mēs vēdus sūdzam. Vai cieti vasalaiskais, jau krēsli, varam pus, un parakīnas vērtas, liels izsarauž galvu. Un kuri mums krāsnī, kur Jau kārtība te valda. paldies tev, lasalīgi, mans draugs. Uz ciemiņiem mums siltums jāuz.